bērns pieskarsies pie kaut kā karsta, un mēs negribam, lai viņš turpinātu skarties, un līdz ar to mēs uzreiz ierobežojam un sakam, nē, nedrīkst. Un, ja bērns, piemēram, pieskarsies, tad viņš arī pats iemācīsies caur tādām dabiskajām sekām, kad loģiskajām sekām tās būs vairāk, kad ja pieskarās, tad ir karsts, loģiski. Un šādā veidā bērns iegūst to pieredzi. Un tieši tāpēc bērnu nogūt un attīstoties, viņš daudz iegūst šīs pieredzes, kad ja kaut kas notiek un bērns nav ņēmis vērā nosacījumus, tad viņš redz, kad viņš pārdzīvo. Un kad nesanāks tā, kā viņš gribēja, tad viņš piedzīvo tās sekas un tās loģiskas un dabiskas. Un, jā, piemēram, arī, kad nevar iet pie kontaktiem, mēs, protams, iesim skaidri un teiksim, ka nē, nedrīkst. Un tipiski, ja bērns, piemēram, gribēs iet uz ielas, tad mēs iesim uzreiz klāt un teiksim, ka tur tās robežas, ka nē, nedrīkst, šis ir bīstami. Un tipiski arī vecāki tomēr saka stingrā un skaidrā balsī. Un tas arī ir ļoti svarīgi, ka tad, kad mēs runājam par uzvedību, kur mēs nevēlamies, lai bērns atkārto, lai viņš ievēro kaut kādus drošības noteikumus, tad mēs izsakamies skaidri, stingri, monotoni. Mēs nekliedzam uz bērnu, mēs nerājam, mēs neperam bērnu, bet mēs vienkārši stingri sakam, nedrīkst.